Neatkarīgi no tā, kurš gada laiks un kāds ir segums zem autoriteņiem, autovadītāja galvenais uzdevums ir droši nokļūt galamērķī, neapdraudot ne sevi, ne apkārtējos. Šajā video mēs apkoposim padomus par drošu braukšanu sliktos laikapstākļos. Neatkarīgi no sezonas pievērs uzmanību sava auto riepu stāvoklim. Kā zināt, minimālais protektora dziļums, ar kādu atļauts piedalīties satiksmē, ir 4 mm. Tas nozīmē, ja jūsu komplektam atlikuši, piemēram, vien 5 mm, ir jādomā par jaunu riepu iegādi. No 24. gada rudens sezonas jau būs spēkā jaunie noteikumi, kuros nebūs atļauts braukt ar riepu, kurai ir tikai M+S apzīmējums. Noteikti būs jābūt klāt arī šim 3 pīķu kalniņam ar sniegpārslas simbolu, neatkarīgi kāda segmenta riepa tā ir. Riepu iegādes brīdī cena noteikti ir viens no svarīgākajiem faktoriem, bet es neieteiktu koncentrēties tikai uz to, jo ir jāizsver arī pārējie drošības apstākļi, riepu ilgmūžība un galu galā jūsu paša drošība. Vienmēr jau mēs sakam, ka ir 4 plaukstas lieluma kontakta punkti automobīlim ar šo segumu, pa kuru mēs braucam, un jo efektīvāks šis kontakta punkts ir, jo drošāk ir šī braukšana. Lai arī kādas būtu braukšanas prasmes, ja nav tās mašīnai saķēre ar ceļu labi, tad arī ar labām braukšanas prasmēm ir reizēm tā, ka nevar saglābt to situāciju. Lai redzētu, kur braukt, ir jāredz ceļš. Braucot ar automašīnu ziemā, diezgan daudz laika mums nākās pavadīt diennakts tumšajā laikā. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mums būtu ne tikai labi uguņi noregulēti mašīnām, bet arī mēs labi redzētu ceļu caur mūsu automašīnas stiklu. Priekšējā loga kvalitāte kā tāda, logas lotiņa kvalitāte, lai tās tiešām labi un efektīvi un ātri notīra to zaņķi, kas mēdz nākt virsū. Ja? Tas ir apgaismojams, tad visas lampiņas, arī priekšējie lukturi. Ja mēs runājam par nenoregulētiem lukturiem, tad pirmais ir ne tikai tas, ka mēs varam apžilbināt pretīm braucošos, kas vēl padara sliktāk citiem arī šo braukšanu, bet arī tas, ka tā redzamība mums pašiem uz priekšu nebūs pārāk laba, jo tas stars ir aizgājis kaut kur ne tur, kur viņam ir jāaiziet. Lai jūs varētu pieņemt kaut kādu lēmumu uz ceļu, ne tikai kritiskā situācijā, bet arī normāli, jums ir skaidri jāredz, lai jūs varētu saprast, kas notiek, un līdz ar to pieņemt tajā brīdī varbūt vienīgo un pareizo lēmumu. Pareiza sēdpozīcija – drošas autovadīšanas pamats. Lai normāli un pareizi apsēstos pie stūres, protams, jānoregulē sēdeklis ir tā, lai mēs vienmēr būtu maksimāli lielu kontaktu pret sēdekli, lai mēs varam just to automobili, lai mēs sējam tā kā viens vesels ar automobili. Visvienkāršākais variants ir apsēsties krēslā vai sēdeklī tā, ka lāpstiņas ir pie sēdekļa atveltnes arī, un tad uzlikt rokas šitās stūres, un faktiski tagad es esmu drusiņi pat pa tālu, man vajadzētu vēl drusiņi pacelt augstāk, vai arī piebraukt tuvāk tā, lai man šīs te vietas ir tieši stūrei virsū. Bez tam pareiza sēdpozīcija arī samazina traumu risku, nokļūstot avārijā. No satiksmes drošības viedokļa svarīgi ir pareiza sēdpozīcija. Tas nozīmē to, ka avārijas situācijā mums ir jāatrodās mašīnā tā, lai mēs pēc iespējas mazāk ciestu. Ja mēs sēžam pārāk tuvu stūrei, mēs riskējam ar to, ka tajā brīdī, kad aktivizēsies šis drošības spilvens, ja, viņš var skart mūsu seju, mēs varam gūt traumu. Ja mēs sēžam atkal pa tālu, ja, tad varētu sanākt tā, ka tas brīdis, kad ir aktivizējies drošības spilvens, un mēs ejam uz priekšu, mēs drošības spilvenī ietriecamies ar seju pārāk vēlu. Airbags nostrādā milisekundēs. Tas ir sprādziens, ja mūsu rokas būs kaut kādā veidā tajā brīdī pretī tam viducim, no kurienes nāk ārā šis spilvens ārā. Dabīgi, ka tā roka cietīs. Tas ir pareizi roka turēt tur, kur viņām būtu jābūt. Daudzi saka 3 un 9, ja ņem pulksteni, 10 un 2, ja? Kaut kur tā taisnība pa vidi ir, bet noteikti, ka nav jātur šādi stūrs vai šādi, vai arī šādi. Lai neiekļūtu nepatīkamās situācijās, ir svarīgi zināt, ka auto apstāšanās ceļš ir ceļa posms, ko transporta līdzeklis nobrauc no brīža, kad vadītājs ir pamanījis šķērsli, līdz brīdim, kad transporta līdzeklis ir pilnībā apturēts. Reakcijas ātrums un bremzēšanas ceļš. Avārijas situācijas bremzēšana no parastas bremzēšanas atšķirās ar to, ka jums ir automašīna jāapstādina pēc iespējas īsākā ceļā.
Tanī brīdī, kad ir šī nepieciešamība pēc ekstremālās bremzēšanas, tad jau mēs visu kājas spēku jau liekam iekšā tanī pedāli. Es pat teiktu, no visa spēka triecat to kāju pret to pedālu un turat viņu, kamēr tā mašīna apstājās. Kamēr nav saķere, jūsu mašīna jūs neklausīs. Un tas, ka jūs tur, kā mēs sakām, pilns salons ar rokām aiziet, ka tu visu laiku kaut ko dari, tas nepalīdzēs to mašīnu dabūt apakaļ uz tā ceļa. Maigas tās kustības, ja jūs taisat šīs asās kustības, jūs to mašīnu vēl vairāk provocējat. Ja jūs sagriezīsiet stūri pa daudz, tanī brīdī, kad tā saķere parādīsies, tā mašīna aizies uz attiecīgo pusi atkal. Jā. Kā jau nojaušat, reālajā dzīvē nevienmēr mēs spējam paredzēt to, kas mūs sagaida tepat aiz stūra. Tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties konkrētajiem ceļa apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu. Un, ja tā var teikt, turēt acis vaļā un analizēt apkārt notiekošo. Jo lielāks ātrums, jo daudzreiz vairāk ietekmējās. Pieaugot ātrumam, līdz pat 4 reizes var palielināties šis te bremzēšanas ceļš kopējais. Mums ir pēc iespējas ātrāk kāja jānoņem no gāzes pedāļa un jāsāk bremzēt ar grīdā nospiestu bremžu pedālu, neskatoties uz to, ka ABS jums rada kaut kādas tirkšķinošas sajūtas pa zoli. Kāpēc pēc iespējas ātrāk tas ir jāizdara, jo arī reakcijas laikā automašīna noripo kaut kādu ceļa gabalu, ja, kad praktiski mašīna netiek bremzēta, kad jūs reaģējat vienkārši. Tehnoloģiski moderns auto var glābt dzīvības. Vai tehnoloģijas var glābt dzīvības? Atbilde ir jā. Tāpēc tās tehnoloģijas arī attīstās, tāpēc arī tās tiek vairāk un vairāk pilnveidotas. Problēma ir, tā līkne ir bišķiņa ne tāda, kā mēs gribētu varbūt, kad atnāk tās tehnoloģijas un tās mums palīdz. Un viss paliek foršāk, un statistika uzlabojas, un viss ir labi. Un tad vienā brīdī tās tehnoloģijas attīstās tik tālu, ka mēs pārāk jau paļaujamies uz viņām. Kā redzat šajā video, automobilis ar ieslēgtu elektronisko stabilitātes sistēmu uz apledojuša sniegota ceļa jūtas visnotaļ pārliecinoši. Savukārt, atslēdzot elektroniskos grožus, autotrajektorija, braucot ar identisku ātrumu, ir krietni plašāka. Auto uz mirkli pat nonāk pretējā braukšanas joslā, un, lai to savaldītu, ir vajadzīgas pamatīgas braukšanas iemaņas. Līdzīga aina pavēras arī uzsākot kustību no vietas. PSP rūpējas, lai līdz riteņiem tiktu novadīta tikai nepieciešamā jauda. Tad auto izkustas stabili un bez liekām sānslīdēm. Šī video nobeigumā vēlreiz atgādināsim jums atziņu, kuru mūsu veidotajos sižetos esat jau dzirdējuši. Pat labākās riepas vai modernākās tehnoloģijas nespēs jūs glābt, ja būsiet pievērsoši pašu galveno, ka automobīli vada tā vadītājs. Tādēļ brauc droši!